Sveiki! Šis būs ģenerālais lasījums Dviņiem. Atcerieties, ka šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne visi ar tevi var rezonēties. Tāpēc noskaties arī mēnešu un ascendentu zīmes video, lai iegūtu pilnāku spektru, teiksim tā. Ja? Šis video pēc tam tiks ielikts YouTube, tā kā varēs pēc tam vēlāk noskatīties. Un, ja vēlaties privātu lasījumu, tad droši rakst man privātu. Bet tagad paskatīsimies Dviņi septembrī. Saules, mēnesis, ascendenta zīmes Dviņiem. Stiprākās enerģijas. Kas Dviņus sagaida? Kas Dviņus sagaida septembrī? Kas Dviņus sagaida septembrī? Spēcīgākās enerģijas Dviņiem. Pašreizējā brīdī, it kā viss ir kārtībā, bet kaut kas bišķiņ varbūt ar naudas lietām varētu būt ne tā. Vai nu domājam par darba vietas maiņu, ja? Vai arī pielikt tieši pūles, lai mēs saņemtu teiksim tā, atbalstu. Varētu būt tā, ka daļa no jums vai nu meklē darbu, vai tikko ir sākuši kaut ko darīt un attīstīties. Varbūt jūs neapmierina pašreizējais stāvoklis, un jūs domājat vēl citus iespējamos variantus. Jūsu izaicinājums ir noticēt sev, atbrīvot sevi no šīm bailēm un neusticības. Jo varētu būt tā, ka jūs novērtējat sevi par zemu. Nedariet tā, tic man, es jūtu to, ka, lai arī cik cītīgi tu strādātu, ja, tu nevari izdarīt visu priekš citiem cilvēkiem, lai viņiem viss būtu labi. Tev ir jāpadomā par sevi, par to, kā tu vēlies attīstīties un kur tu gribi iet uz priekšu savā dzīvē. Un, teiksim tā, nepalikt atpakaļ, bet mēģināt iet uz priekšu un būt šajās situācijās, kur tu saņem pienācīgi pēc nopelniem. Pagātne, kas iespēja nākotni, mīlnieku kārtas izvēle, protams, vai virzīties uz priekšu, ko darīt tālāk, kādus lēmumus pieņemt. Varbūt ar attiecībām saistīts, ja, bet es jūtu to, ka vairāk pēc tā, ko gribētos darīt, un ir grūtības, teiksim tā, paļauties uz sevi un savām sajūtām. Pagātne, kas attālinās, triumfa rati, virzīšanās uz priekšu, mērķtiecīgums, panākumi, atkal izdarīt visu, kas ir nepieciešams. Varētu būt, ka tu septembrī virzies uz priekšu un tev nav jābaidās. Turpini tādā pašā garā, saglabā skaidru redzējumu un tiešām notici tam, ka tu esi pelnījis daudz vairāk un tev nav jāpaliek šajās situācijās, kurās tu nesaņem to, kas tev būtu jāsaņem pēc tavām domām. Jo tavas cerības, vēlmes un sapņi ir pasaules kārtas. Tu gribi, lai kaut kas beidzās. Ja? Tu gribi virzīties uz priekšu, tu gribi atstāt pagātnē aiz muguras, tu gribi, lai viss ir tā, kā tam ir jābūt, un tad septembrī tev nāksies izvērtēt, vai šīs situācijas un lietas ir tev, teiksim tā, atbilst tavam augstākajam labumam. Ļoti tuvu nākotne, mērenības kārtas, arī fantastiski. Ļoti labi. Pasties, visi 4 vecie ārkāni tev apkārt ir. Un tu par sevi domā ļoti zemu. Tev trūkst pārliecības, tev trūkst cieņas un mīlestības pret sevi. Ja? Un ļoti tuvā nākotnē tu spēsi atgūt šo balansu, uzticoties sev, iegūstot šo pārliecību, meklējot atbalstu no sev tuviem cilvēkiem. Un tiešām izdziedēt savas šīs nedrošības un strādāt pie tā.
lai iegūtu savu pārliecību un atgūtu motivāciju turpināt iet, darīt un cīnīties par lietām, kas tev ir svarīgas. Jau 4 vecie arkāni, tev ir augstāko spēku atbalsts, visums tevi atbalsta un saka, lai tu droši ej uz priekšu un nebaidies, lai tu uzticies un paļaujies. Iekšējie faktori, ja? Tava intuīcija tev teiks priekšā. Uzticies. Ok, varbūt pagaidām nav skaidrs, ko darīt, kā rīkoties. Bet solis uz priekšu, atstāt pagātnē aiz muguras, jau ir ļoti spēcīgi, jo šeit šis cilvēks, viņš atstāja aiz muguras to pilsētu, visas lietas, kas ir bijušas, un šī pagātnes kārtība. Tā kā mēs jau virzamies uz priekšu, un mums šis balans un pacietība, ka visas lietas notiek tā, kā tam jānotiek savā īstajā laikā un īstajā vietā. Arī faktori, monētu desmitnieks, super, lieliski, nauda, stabilitāte, jaunas iespējas, ja? Tas, pie kā tu strādāsi, un ja tu vairāk noticēsi sev un mēķēsi augstāk un nebaidīsies, tev ir iespējas iegūt tik daudz, jo tavas cerības var tiešām piepildīties, tavas bailes. Jā, tu turies pie kaut kādām lietām šobrīd klāt, un tev ir bailes izkāpt no savas komforta zonas, bet kārtas tev saka, dari to, tici man, dari to. Ļoti labas kārtas, superīgi. Un gala iznākums kausa karalis. Wow! Tu būsi tik ļoti priecīgs, tik ļoti gandarīts septembrī par to, ka tu spēsi atlaist lietas, cilvēkus un situācijas, iegūt balansu, kontrolēt savas domas, pārvērst visu negatīvo pozitīvajā, pieņemt svarīgus lēmumus, virzīties uz priekšu, atvērt sev jaunas durvis, atbrīvot sevi no tām lietām, pie kurām tu turies, iet ar sirdi, ar mīlestību un sasniegt to, ko tu vēlējies, ieklausoties savu intuīciju. Brīnišķīgas kārtas! Wow! Ļoti skaisti! Jo šeit ir 3 monētu kārtas, tad ļoti svarīgs jautājums ir ar darbu, ar fizisko pasauli, jā. Nenovērtē sevi par zemu. Sako savai sirdī, dari, kas tev ir jādara, jo, tici man, tavas izvēles ir augstāko spēku vadītas, un tu saņemsi savā dzīvē stabilitāti, drošību un pārpildību, un viss būs brīnišķīgi. Paldies! Ceru, ka tev patīk šis lasījums, un atā!